Good morning, ladies and gentlemen. Today we have informal Council of Ministers of Environment. This meeting will bring together ministers of EU countries and also ministers of Norway and Switzerland, and also responsible commissioners, Mr. Vella and Mr. Canet. We have two main topics to discussion. First, biodiversity protection, and second, international climate negotiation. On biodiversity, we have to find the best way to stop the loss of biodiversity by 2020. I have invited ministers to express best examples how economic growth goes hand in hand with biodiversity protection, and I'm sure that this discussion will be useful for a mid-term European strategy. And second part of our meeting will be devoted to international climate change, and we will discuss how to pave way to Paris Climate Conference. Thank you, and we will meet at the press conference and we will discuss these issues further. Varbūt latviski kādam. Jā, šī ir nopietna vidus neformālā konference, kas notiek Rīgā, kurā piedalīsies gan Eiropas Savienības valstu ministri, gan arī pārstāvi no Norvēģijas un Šveices. Piedalīsies divi komisāri, vidus komisārs Vels kungs un klimata komisārs Kaņetas kungs. Un divas galvenās tēmas. Pirmkārtām bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas būtu darāms, lai gan ekonomikas izaugsme būtu savienojama arī ar šo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un otra ļoti nozīmīga tēma ir, kā jūs zinat, gada beigās Parīzē notiks apvienoto nāciju klimata konference, un, protams, gan Eiropai kopā, gan arī mūsu starptautiskajiem partneriem šai nopietnējai konferencei ir jāgatavojas, un es esmu pārliecināts, ka šī Parīzes konference dos arī konkrētu rezultātu. Paldies!